Alūksnes novada muzejā atklāta ekspozīcija Aizsapņošanās, kas veltīta novadniekam, dzejniekam un rakstniekam Aleksandram Pelēcim, atzīmējot viņa 105. gada dienu, kā arī viņa darbos atainoto Alūksnes pilsētu tās 105. jubilejā. Jaunā ekspozīcija ir gan jauns posms, gan arī turpinājums Aleksandra Pelēča piemiņas stāstam. Jo te Alūksnes novada muzejā ir atzimušas tās vērtības, kas savulaik glabātas Malienes pamatskolas Aļa istabā. Pēc skolas slēgšanas 2023. gadā Alūksnes novada muzejs saņēma dāvinājumā vērtīgas Aleksandra Pelēča personīgās lietas, kā arī atstāto literāro mantojumu. Savukārt gadu vēlāk Aleksandra Pelēča dēls Mārtiņš Pelēcis muzejam dāvāja fotogrāfijas un audio ierakstus, lai apmeklētāji varētu ne tikai redzēt, bet arī dzirdēt paša rakstnieka balsi. Vizītkarti pēc Jāņa lika sev nodrukāt arī netāls Cābru puisis Priežu Roberts, tāpat ar pantiņu un vārdu un uzvārdu. Vizītkarti šie puiši dāvināja pazīstamām meitām, un tālāk arī vecos albumos tās saglabājušies. Ekspozīcijā apmeklētāji arī var rakstīt uz rakstāmašīnas, iepazīties ar Aleksandra Pelēča dzīvesgājumu un pārlapot viņa dzejas grāmatas. Tāpat izveidot stendus, kur caur grāmatām un Alūksnes stāstiem var iepazīt Pelēča bērnību un jaunību. Stendā ir 10 durtiņas, aiz kurām gan var klausīties, gan lasīt stāstu fragmentus, kas papildināti ar dažādām aktivitātēm. Apmeklētāji varēs risināt krustvārdu mīklu, apgūt Alūksnes apvitvārdus un pat pielaikot Aleksandra Pelēča cepuru replikas. Telpā pie logiem apmeklētāji ir aicināti piesēst uz palodzes un ļauties mierpilnām pārdomām. Uz izstādes atklāšanu Aleksandra Pelēča dēls bija mērojis tālu ceļu no Talsiem, lai klātienē piedzīvotu tēvam veltīto ekspozīciju. Es gribēju savām acīm redzēt, ko tad alūksnieši ir iztaisījuši. Mēs ļoti patīkam pārsteigti par šo visu, kas šeit ir. Tāds kaut kas ļoti interesants nebijis, kur var pats ar savām rokām pačibināt, padarboties. Ja tas būtu vienkārši tents, tas neiedarbotos. Ja cilvēks paskriet garām, paskatītos, bet ja ir iespēja pašam tur paklausīties, salikt kauliņus, tas pavisam citādi iedarbojās. Turklāt ekspozīcijas telpā radīta īpaša noskaņa. Ar silti brūnajiem toņiem centos telpā panākt mierīgu un piezemētu atmosfēru. Savukārt ar koka tekstūrām akcentēt Aleksandra Pelēča mīlestību pret kokiem. Savukārt ar latviešu rakstajoslām uzsvērt Aleksandra Pelēča dzimtenes nozīmīgumu. Jā, uz vienas no sienām ir tapis lielformāta zīmējums, kurā ir redzams Aleksandra Pelēča portrets, un to ir zīmējis mākslinieks Kārlis Dobrājs. Lielformāta zīmējumu veidoju apzināti, lai tādā veidā telpā būtu jaušama Aleksandra Pelēča klātbūtne un viņa personības lielums. Mēs ļoti ceram, ka šī ekspozīcija kļūs par kultūras platformu dažādām mērķauditorijām. Un tā būs vieta, kas rosinās domāt, kas rosinās sapņot un kas rosinās sajust. Gluži tāpat, kā to darīja Aleksandrs Pelēcis. Pateicoties vērtīgajiem dāvinājumiem, sadarbības partneru radošajam darbam, kā arī Valsts kultūra kapitāla fonda un Alūksnes novada pašvaldības atbalstam, izdevies jaunā veidolā izstāstīt stāstu par Aleksandru Pelēci un viņa devumu Latvijas kultūrā.